Nu, kas var labāks ar jums notikt kā divas Kristīnas svētdienā? Es nezinu, mana pašapziņa viss kārtībā. Es domāju, Kristīnai Balodei arī tāpat. Mēs esam šeit brīnišķīgajā Akropolē Alfa, ir 23. novembris, un šī iespējams ir laimīgākā diena jūsu dzīvē, jo jūs šodien ejot garām tāpat vien savos dienas darbos, nedarbos, varbūt dzirdēsiet kādu dzīvi, pagriezošu atziņu. Nu, varbūt cerēsim. Jā, varbūt nē, cerēsim. Mēģināsim. Ko es būtu vēlējusies zināt jaunībā? Tāds ir sauklis šai dienai šeit Eucerīnas stendā. Un mēs šodien sarunājamies par to, kā tad ikdienas izvēles ietekmē mūsu dzīvi. Esam parunājuši ar dermatoloģu, par produktu izvēli, esam parunājuši ar uzturu speciālistu, par uzturu. Bet viss jau sākas galvā. Un tāpēc šeit es esmu aicinājusi pievienoties Kristīnu Balodu, viena no visietekmīgākajām, jā, tā ir rakstīts, dāmām, ja runājam par psiholoģiju un ja runājam par to, kā tu Instagram un arī sociālos tīklos mēdz pagriezt un iedvesmot cilvēkus un mainīt domāšanu. Pat ja tās ir minūtes, pat ja tie ir mazi brīži vai mēnesis, 2 un citreiz uz tādu ilgāku periodu. Kristīna Baloda. Nu, labrīt. Sveika, labrīt. Garš ievads. Ļoti garš, jā. Kā stress ietekmē novecošanu un kā atgūt kontroli? Jā, es klausījos iepriekšējās runātājas, un man tiešām pārņēma sajūta, ka kontrole ir zaudēta. Kad viss ir vienīgi par kontroli, kā kaut ko apturēt, kā kaut ko ietekmēt, kā kaut ko virzīt uz kaut kurien, man liekas, tur sākās tāda bīstamība. Kaut kādā mērā tas izklausās man tā, wow, kādēļ nevar vienkārši dzīvot. Nu tā kaut kā, droši vien man tā pirmā sajūta par to novecošanu un visu to ideju par novecošanu. Un arī, es teiktu, tīri personiskā sievietē, kura pietiekoši, mūsdienām noteikti, ja es dzirdēju, kad manām meitām ir jāsāk domāt par to, kādu kosmētiku viņas lieto vai uz kādām procedūrām viņas iet, tad es kaut kur biju stipri aizkavējusies visā šajā te, jo man liekas tas vecums, kad es nopirku pirmos kosmētikas līdzekļus, un es atvainojos, viena no tiem tiešām bija Eucerina, tā ir sagadījies. Bet bija jau tad, kad man bija piedzimušas abas 2 meitas. Tas nozīmē, ka man bija jau pār 30 gadiem. Man liekas, ka tā ir tā paudžu atšķirība, ko Anna Bērziņa, arī dermatoloģi minēja šīs Eucerina sarunu dienas sākumā, ka mums nebija tādas informācijas. Mēs pat nezinājām tik skaļi, neviens mums nebļāva. Tu noveco, tev jādara kaut kas ar sevi. Nebija šo sociālo tīklu ārkārtēji stiprās ietekmes, kas veicina to mūsu iekšējā kontrola frīka uzvaras gājienu. Ja? Es kontrolēšu savu svāru, savus hormonus, savus krunkas, savu uzturu. Tas tādu stresu rada. Vai taisnība, ka tā stresojot pa dzīvi, tu noveco ātrāk? Tā ir vai tā nav? Vispār būtībā jau, protams, ka tā ir veselīgs stress cilvēkam ir vajadzīgs, lai viņš vispār motivētu sevi kaut ko darīt, jo pēc būtības jau mēs esam diezgan slinkas radības, kuras varētu arī apsēsties uz dīvānu un tur arī palikt. Un krēmi droši vien būtu pēdējais, kas mums interesētu, vai mūsu sejas ādas kvalitāti, jo mēs jau viņu paši neredzam. Ja? Arī tajā brīdī, tad, kad mēs redzam, ka mēs mazliet ilgāk paesam ārpus spoguļu realitātes, kameru realitātes, vai tās realitātes, kura mums par to atgādina, tas dabiski tas stress krītās, jo nav kas mums nepārtraukti dod to informāciju, ka par to ir jāstraucās, to ir jāuzrauga, to ir kaut kādā mērā jākontrolē. Tā kā, protams, mūsu gan fiziskās, gan mentālās veselības rādītājos noteikti ir redzams, kā palielināts stress attiecībā uz jebko. Un noteikti arī uz tādu mēģināšanu kontrolēt, kā es izskatos, vai es atbilstu kaut kādām patiesībā jau iedomām arī par vecumu grupu un kā man vajadzētu viņā iederēties no estētikas viedokļa, nevis varbūt no dzīves kvalitātes viedokļa, kur, protams, tā estētika jau arī ir kā viena no vērtībām. Un tīpaši mūsdienās, kad viņi ir kļuvusi par pārdodamu preci, kaut kādā mērā mēs patiešām varam aizvien izteiksmīgāk un izteiksmīgāk redzēt, kā estētika, cilvēka estētika ir kļuvusi
kā kaut kas, ko arī var tirgot un ar ko var pelnīt un ar ko var iegūt popularitāti, nostiprināt popularitāti. Redzēsim, ko nesīs laiks, vai tas paliks arī vēsturē, vai tas būs tāds laikmeta mirklīgs kaut kāds pieskāriens cilvēka realitātei. Bet, man tomēr gribētos atgriezties pie tā dzīves balansa. Mēs varam par sevi rūpēties un noteikti ir vajadzīgs veselīgs stress un kaut kāds informācijas apjoms, kas palīdz to darīt, bet pašmērķīgi, jau tajā brīdī man liekas, kad pati rūpēšanās kļūst par pašmērķi, tur droši vien sāksies tas psiholoģiskā riska moments, kurā ir vērts sākt ar sevi parunāties par to, uz kurien tas mani ved. Vai tāds piemērs, reizēm tu ieraugi cilvēkus, kuriem ir varbūt ārkārtīgi grumbaina un tāda sasāpējusi seja no tā viedokļa, ka tās grimases ir izveidojušās tādas, ka tev liekas, ka cilvēks ir daudz cietis vai pārdzīvojis, un kādreiz tas ir pēc kādiem traģiskiem notikumiem cilvēku dzīvē, tu esi viņu redzējis, un paiet kaut kāds gads, un cilvēka dzīvē ir atgadījies kaut kas tiešām traģisks. Un tad tu faktiski redzi tādu dzīvu apliecinājumu tam, ko cilvēkam nodara stress, pārdzīvojums, kā mainās tava seja, kā tās sakrīt, kā tās krunkas izveidojas. Un šeit man bija jautājums tev tāds, vai tas ir zinātniski pamatots, vai tas ir tāds teiciens, ka stress tevi novecina, bet kā tad pagriezt to stresu, lai tu apstādinātu kaut uz brīdi, kaut nedaudz to traģiskuma sajūti, tu esi kaut kādā krīzes momentā, lai tas neatstāja tik dziļas pēdas arī uz tevi vizuāli, kas tev vēl zemāk pēc tam, velk. Jā, tāds aburtais loks veidojās, bet būtībā, manuprāt, ir izveidojies kaut kāds diezgan bīstams un maldīgs priekšstats, ka emocijas kaut kādā mērā ir tās, kuras mums vajadzētu apturēt, bremzēt vai ierobežot, tas, ko tu saki, viss tā grūtsirdība un pārdzīvojums un iespējams savilkt tā brīdi. Jā, bet tur ir tas risks, sabiedrība pieprasa visu kaut ko. Ja? Un tad arī, ja mēs uzdodam sev jautājumu, kas ir tā sabiedrība, kura pieprasa... Taču arī nevar izturēt, ka, piemēram, tu visu laiku būtu bet es mazliet paturpināšu, kādēļ tas tā veidojās. Tas veidojās tādēļ, ka mums ir šis emocionālās inteliģences trūkums un nespēja emocijas atbrīvot, nevis emocijas apspiest, tā kā nobremzēt, un tad viņas arī kļūst par tādu konsekventu jau, es teiktu, gan vizuālo izpausmi, gan reizēm arī to vēlamo pozīciju, caur kuru man ir izdevīgi sevi komunicēt, bet tam vairs nebūs tieši saistības ar to, ka man vajadzētu bremzēt savu pārdzīvojumu. Veselīgs pārdzīvojums vienalga, vai tas būtu kauns, prieks, bēdas, dusmas, viņš mums ir svarīgs, jo tā veidojas mūsu atmiņas. Mums pat atmiņas par dzīves pieredzi nesaglabāsies, ja mēs neļausim sev just un pārdzīvot. Un būtībā jau, ja mēs skatāmies no mentālās veselības viedokļa, tad jo brīvāk cilvēks iet cauri, kādām emocijām ar mazāku pretestību viņām. Ja man vajag pakaunēties, es pakaunos, ja man vajag padusmoties, es padusmojos, bet es nepieķeros tai emocijai kā kaut kam, kur es noenkuroju, un tad es sēžu ar mūžam to grūtsirdīgo seju un mēģinu pateikt, ka kaut kas šai pasaulē ir labs un kaut kas šai pasaulē ir slikts, kaut kas drīkst notikt un kaut kas nedrīkst notikt. Ja? Tas jau vairs nebūs par pārdzīvojumu. Tā ir tā apzinātība, ka tu atpazīsti, šodien es jūtos tā, vai šis periods ir tāds, un tas man liek justies tā. Tā jau ir tā apzinātība, vai ne, ko tu ieviesi savā dzīvē. Gan tas, ko es pirmajā sarunas daļā tu saki par šo balansu. Okay, jā, mēs zinām, ka jāēd veselīgi, nevajag pakārties, domājot par to, ka visu laiku jāēd veselīgi. Nevajag arī sajūgt prātā. Tad šī problēma atrisinās, varbūt tas ir reizēm atrisinājums. Kas ir varbūt tie tavi paņēmieni, kā tu trenēji savu noturību pret stresu?
Nu, man pirmais un nozīmīgākais noteikti ir pašai laiks ar sevi kaut kādā tukšumā, klusumā, tur, kur man neviens netraucē un neietekmē to, kā es tajā brīdī jūtos. Tās ir noteikti kaut kāds mans laiks no rīta vannas istabā. Nu, tagad pēdējā laikā es gan veicu arī ļoti daudz dažādas elpošanas prakses, lai tieši sacentrētu un nomierinātu savu nervu sistēmu. Un tas noteikti ir labākais atbalsta instruments pirms jebkuriem kremiem, jebkādas skaistuma kopšanas vai nervu sistēmas stiprināšanas metodēm, ko es tiešām no sirds ieteiktu. Elpa mums vienmēr ir pieejama un elpa mums vienmēr ir klātesoša. Un būtībā, tad, kad mums ir šī atvieglotā elpa, tad, kad mēs atbrīvojas jau arī tas savilkums, kurš tur reizēm ir, arī kaut vai ir bijis pietiekoši labs. Naktsmiegs. Man kaut kā laikam no bērnības ir dots diezgan liels intuitīvs viedums attiecībās ar savu ķermeni, un līdz ar to tur, kur es jūtu, kur viņš kaut kā netiek galā ar dzīvi, vai netiek galā ar pārdzīvojumiem, un mans darbs ir saistīts ar ļoti daudz un dažādu cilvēku pārdzīvojumu sastapšanu ikdienā, un tas jau ir vairāk kā 25 gadu garumā, tad noteikti, ja es sēdētu šāda te un visu to turētu, tad es droši vien būtu pirmā tā, kas izbeigtos, nevis kādam vēl paspēt varbūt būt par to atbalstu personu. Tā kā kaut kā man liekas, ja mēs dzirdam sevi, ja es jūtu, ka man kaut kur paliek tā elpa virspusē, ka es jūtu, ka man savalkās vēders, vai pēc tam sāptas vēders, vai it īpaši sievietēm, es teiktu, kuras diennakts laikā tik daudz kortizola spēj saražot, ka mēs varētu veselu lielveikalu piepildīt, un tad kā mēs paralēli mācamies arī jau aprūpēt sevi no agra rīta līdz vēlam vakaram, un arī kā mēs rūpējamies kaut kādā mērā par to, lai mums tā miega kvalitāte ir restartējoša, ja? Jo tā lasošā smadzeņa, viņa jau reizēm arī to partnera miegu vairāk čeko nekā to savējo, vai mamām, kurām mazi bērni, tieši tāpatās arī tā rūpe un tā atbildība un tā vēlme nokontrolēt, ka visiem tur viss ir un visiem ir labi. Beigās ir tas milzīgais, tā teikt, groziņš pilnais, kas ir uzstumts uz tiem pleciem un kuru ir jāvar reizēm arī iztukšot. Un tam ir vajadzīgs metodas, un brīnumi nenotiks, un šīs metodas ir jātīsta. Un jāatrod katram tās savas, kas tev strādā. Citam tās ir gāras pastaigas svaigā gaisā, citam varbūt tas ir tiešām svētdienā izveidināt galvu, iepirkties iepirkšanās centrā, citam tie ir eksperimenti, varbūt ar kosmētiku vai ar vēl kaut ko. Mēs esam tik ļoti dažādi, citam tā ir elpa, un varbūt nevajag justies slikti par to, ka tu atpūties tā, cits atpūšas lasot grāmatu, cits restartējas kaut kādos citos veidos. Ko tu saki, vai tā pozitīvā domāšana palīdz pret novecošanos? Tad esi pozitīvs. Jā, labi. Jā, jo tad būs mazāk grumbas. Jā, labi. Es domāju, ka pozitīvā domāšana kaut kādā mērā būs ļoti cieši saistīta ar to, kā mēs esam izpratuši tieši sievietes lomu kultūrā. Mūžam smaidīgā, priecīgā sieviete, kurai ir jātur emocionālais tonis uz augšu, bet nekādā veidā mēs nevaram apliecināt, ka tas kādam ietu labumā. Ja, jo tajā uzreiz tai blaknē mums nāk komplektā pirmkārt izmainīta vīriešu izpratne par to, kas notiek apkārt, kāda tad ir tā objektīvā realitāte, un arī līdz ar to nespēja saturēt sievietes pārdzīvojumu emocijas, kas ir daudz plašāks nekā mūžīgs smaids un mūžīga apmierinātība ar dzīvi, neskapēc vienalga kāda realitāte. Un arī tas, kas ir svarīgi, tas nekādā veidā nepalīdz bērniem kļūt emocionāli inteliģentākiem un pieņemt sevi jebkāda veida jūtas. Un, protams, vispārējais jau atspoguļojas sabiedrībā jau kā nostiprināta pamatvērtība mūsu mājsaimniecībās, mūsu tuvajās attiecībās. Tā kaut kā es teiktu, kad pozitīvā domāšana arī ir jāpaskatās reizēm, kur viņai tās kājas aug un kādēļ vispār mēs tā rietumu psiholoģijā ar kaut ko tādu nodarbojamies. Protams, ir arī tā daļa automehānikas, kas ir fizioloģiskā, ka, piemēram, ja es no tā rīta attaisu tās acis, vai pat vēl reizēm ar tām aiztaisītajām acīm, pirmais, kas būs, es mēģināšu to savu sejas mīmiku, kaut kā padarīt elastīgāku un kaut kā ieiet tai dienā ar kaut kādu, reiz vienalga rīta pateicību par to, ka es te vēl esmu un man ir iespēja no tās gultas. Veicot sejas procedūru, jā, vai veicot sejas procedūras. Noteikti, ka tur droši vien tā pozitīvā attieksme pret sevi būs tā, kas būs tā barība, ar ko es sevi piepildīšu dienai. Ja es tāda sarūgus tur pa to
vienalga jogas paklājiņu rulēšos vai vienalga skriešu tagad to kanteli apkārt pa parku vai vienalga, kas tas būtu, kāda, katram neatkarīgi no dzimuma būtu tā rīta rutīna, tā ir tā pirmā barība, ar ko mēs sevi barojam. Tāpēc arī, piemēram, kādēļ ir būtiski neaiztikt tās ierīces no tā rīta. Tādēļ, ka būtībā, lai ko jūs atvērtu, lai ko mēs tur redzētu, tas noteikti būs kaut kas, kas norādīs uz to, ka mums kaut kā trūkst. Tāpēc, ka, lai jūs atvērtu kaut kādu kanālu vai jebkādu platformu, kura tev uzreiz pretī smaidīs, tu gan esi pietiekams cilvēks. Ej dienā un dari to, ko tu no sirds vēlies. Tas nav iespējams tur. Tāpēc tās pirmās stundas, kuras mēs veltam tādai sevis sakopošanai, sevis apzināšanās, tas mirklis, viņam ir jābūt brīvam no jebkā iejaukšanās. Un tas ir tik grūti kontrolējams, jo mēs visi esam kaut kādā ziņā kļuvuši par atkarībniekiem. Un ja tu vēl vari nokontrolēt gurķi un olbaltumvielas uz šķīvi, un to, ka tev ir micelārais rītā vakarā, tad nokontrolē to ierīces, kā saka, ierīce kā vadātājs, tas ir jau kļūst par tādu vēl lielāku izaicinājumu vai no rīta vai vakarā, jo ļoti bieži es iedošu tādu savu piemēru. Man vakarā, kad noliek gulēt bērnu un ir apdarīt tur virtuves darbu, vēl kaut kas paskatos, kas rīt jādara darbā vai ir jāved kāds pasākums vai vēl kaut kas. Vakar arī skatos, kas ir pēdējās tavas aktualitātes Instagramā, par ko tu esi runājis, vai ne, mēs šodien tiksimies, un tu aizskrolē, un tu nejūti, ka tu esi 40 minūtes sava miega, svētā miega, veltījis tam, ka tu kaut kur esi aizpeldējis, un baigi grūti ir, tu nezinu, jātetovēji uz pirksta noliec. Tā kā baigi grūti ir, kā tu sevi trenē tajā? Es esmu diezgan disciplinēta. Es patiešām to rīta rutīnu esmu absolūti attīrījusi no jebkādām ierīcēm, no kādas informācijas, kura nevis palīdz man ieiet dienā ar spēku un ar tādu pašcieņu un ar sevis sajūtu, ka man ir ko dot un es spēju radīt. Un ja kādam vajadzēs, tad viņš to sajutīs. Man nevienu par to nevajag pārliecināt. Man tā ir tiešām ikdienas prakse. Bet ar tiem vakariem jau redz arī ir tas pats. Vakars jau arī ir kāda informācija, es piesātinu sevi. Vienalga, vai tas ir strīds ar tuvu cilvēku, vai tas ir kaut kāds kara kino, ko es neskapēc gribu pirms miega skatīties, vai mežonīgi dramatisks krimināla romāns, ar kur es iešu gulēt. Ir jāsaprot, ka tā nakts un diena viņa ir savstarpēji saistīta, un tā pielāde un izlāde, kas cilvēkam ir vajadzīga, viņa ir pašregulējama, bet viņai ir jāpieslēdzās, viņa nenotiks pati no sevis. Man ļoti patīk salīdzinājums, tas būtu līdzīgi, tā kā es nopērku televizoru, un tad es stāvu un gaidu, ka tur kaut kas notiks. Tur nekas nenotiks. Man ir jāpaņem to pulti, un ja man kaut kas tur nepatīk, man ir jāpārslēdz tie kanāli. Mums arī vajag to savu lietošanas pamācību un to lietošanas pulti ņemt rokā. Un tad jau tas nav patiesībā nemaz tik grūti un tik sarežģīti. Sarežģītāk ir varbūt tad, ja mēs esam tādi līdzdarītāji. Es pastos, mans partneris skrolē, bērni skrolē, tad es arī paskrolēšu. Bet, ja es palieku vien autonomāks cilvēks no tā, ka es netik daudz reaģēju uz apkārtējiem, bet es tomēr turu to savu līniju un radu tos apstākļus, tad ir arī kaut kāda iespēja, kad es kaut kādā mērā, nezinu, es tā enerģija, kur ienes mazliet citas krāsas arī tajā telpā, un varbūt tur kaut kas var pamainīties. Bet brīnums nenotiks. Viennozīmīgi man profesija ir skaidrs apliecinājums. Brīnums nenotiks. Cilvēks ir ar brīvu gribu un radošumu uz veselību, taisnību. Apveltīta būtne, un ja viņa atsakās to lietot, neviens nevar palīdzēt. Tieši tāpatās, kā arī mana profesija ir skaidrs apliecinājums, mēs nevaram palīdzēt cilvēkam, kurš pats negrib palīdzēt sev. Mēs varam tur sēdēt un gadiem ilgi to pārrunāt un meklēt metodas un domāt par resursiem, bet nekādas izmaiņas nevar notikt, ja es negribu uzņemt un vismaz pamēģināt. Un kā man liekas, tā veselīga attieksme ir arī nedramatizēt visu nozīmīgu un tik šausmīgi netaisīt ap sevi to drāmu. Tagad, ko es gluda iegulšos tai savā zārkā, un kas tad notiksies? Un tad kas nav uz tā svinamā diena? Mēs ejam uz bērnību, vai ne, ja tev
dramatizēšana bija, es nezinu, viens no instrumentiem, kas tev valdīja ģimenē, tad tu to dramatizēšanu es paņēmu kā vienu no saviem izdzīvošanas kaut kādiem tiem instrumentiem un ļoti grūti no tāda, es pēc sevis, ja, no tās drāmas izvilkties ārā, tur nekas traks nebija, mēs vienkārši tiešām tas bija viedokļu apmaiņa, ejam tālāk un nepāršķiram lapu, neaiziet tajās cilpās, un tās cilpas ir tās bīstamās vietas. Bet, zin kā, redz, šeit mēs varam to atsauc arī paiet atpakaļ. Tas ir par tām emocijām. Redz, te jau tas arī izpaužās. Mēs gribam savu dzīves varoņu stāstu. Un jo neapzinātāki mēs esam, kā mēs apzināti viņu radām un kur mēs enerģiju ievirzam, viņš radīsies tāpat. Ja mēs katrs gribam būt tai Smiļģu teātrī galvenās lomas aktris vai aktieris, mēs katrs gribam, tāpēc, ka tā veidojās tā mūsu autobiogrāfija, tā pieredze, kuru pēc tam mēs vai novērtējam, nenovērtējam, viņi mums sāp vai viņi mūs iepriecina. Un tas notiks neizbēgami. Bet tajā brīdī, kad mēs sākam bišķi rakstīt to scenāriju, ka mēs kļūstam par tiem režisoriem, ka mēs sākam izdarīt kaut kādas apzinātas izvēles, mēs kļūstam, pirmkārt, parasti jau arī mierīgāki cilvēki, jo mums nav pat laika un enerģijas tik daudz reaģēt uz apkārt notiekošo. Ja es zinu no rīta, kas man ir jāizdara, un es to solīt pa solītim eju un daru, nevis tāpēc, ka man kaut kādu rezultātu jāsasniedz, bet tāpēc, ka es gribu ieguldīties savas dzīves nozīmīgajās vērtībās, tajā, ko es gribu piedzīvot. Es dienas beigās jutīšos savādāk, nekā es no tā rīta piecelšos, tad es tur sarullēšu un saskatīšos, ko citi saka, ko man vajadzētu darīt. Iespējams, tas uz manu dzīvi vispār neatiecās. Es aizmirsu, mēs no rīta braucām uz šejieni un kaut kur ir jauns karalis ievēlēts un mēs smējāmies. Ja nebūs ko teikt, tad jāpasaka to. Reizēm tāda arī kļūst tā cilvēka dzīve, kad mēs esam tik piebakstīti ar visādu nesaprotam informāciju, kā tieši tas šobrīd attieksies uz to manu dzīves stāsta radīšanu, uz to pieredzi, ko es gribu piedzīvot, ka tā arī sanāk. Es zinu visu kaut ko par visu kaut ko, bet tā īsti par sevi es nezinu neko. Un tad, ja man paprasa, tad nav tās pults. Instrukcija kāds ir aizmirsis iedot līdzi. Kristīna, tu man šorīt to trauksmes, palagu vienkārši norāvi no acīm. Es tev gribu pateikt mīļu, tiešām lielu paldies par sarunu. Es domāju, ka te daudzi klātesošie un jūs, kas skatāties, arī sajūtāt kaut kādu tādu triggerīti par to, ka tev ir jāpaņem tā savu pults. Tu pats esi savas dzīves lēmējs, tu pats pārslēdzi savu kanāliņu, pats nostabilizējies. Un arī par ko arī es esmu pateicīga, varbūt Eucerīna, ka tā ir tāda drosme uzaicināt tevi un pateikt, bet īstenībā, zini, dzīve jau nav par to, ka tev tādam vai tādam krēmam ir jābūt vārnas istabā, vai ne? Dzīve nav par to, ka tev tavs gurķis vai čips nosaka tavu vērtību, vai ne? Dzīve par to, ka tu atrod to savu iekšēju un dzirdi savu iekšēju to balsi un kaut kā rezonē ar tām lietām, kas tev ir faktiski būtisks un neej pa tai straumē, vai ne, ar to, kas tev notiek. Kristīna, mīļš tev paldies, bet tagad es gribu, lai šeit klātsošie varbūt apdomā kādu jautājumu, ko viņi vēlas tev uzdot, un es labprāt to atskaņošu skaļāk. Tā, es jau zinu, ka dāmai šeit ir jautājums, viņi jau ieraugot tevi iebļāvās pa pusalfu. Lūdzu. Tā, atskaņoši skaļš jautājumu. Ja pa dienu mēs normāli tiekam galā ar stresu un uzvedamies tā kā pieaugušie, jo to jau gaida sabiedrība, ka mēs uzvedīsimies kā pieaugušie. Bet tad vakarā tev uzbrūk tas iekšējais tavs mežonis, kurš laiž to cilpu vaļā un tās domas tev sāk tur birt un krist virsū, un tad tev jau rokas triepas pēc kaut kādiem medikamentiem jau, kaut kādām zālēm, nomierinošām tējām, tā tālāk. Ko darīt? Kā to iekšējo mežoni? Jā, zin kā, es sākšu droši vien ar to, ka pirmkārt tā ir ilūzija, ka pa dienu es tieku galā. Jā, jo nervu sistēma tā nedarbojas. Tieši pat kā miegs neuznāk kā koma vakarā. Jā? Viņš ir tāds pakāpenisks atslābums, kas noved līdz dziļākām miega stadijām. Es teiktu, ka tur noteikti ir kaut kāda viegla ilūzija par to, ka es pa dienu tieku galā. Jā, latviešu sievietes vispār ir tāds krietnas darba darītājs. Saņemās, ievelk vēderu krūtis uz iekšu, vēders uz āru vai vienalga.
vienalga otrādā, kurai kāda dzīves principi, bet pēc būtības tad tajā vakarā es izpūšu to gaisu, un tad sākās šis te. Triceklis, jā. Tas nozīmē, ka tā ikdienā nav izelpots, ka tā dienas centrālā daļa varbūt ir tā, kurā paņemt līdz to eucerīnu. Kaut vai tikai tāpēc, ka labi smaržo. Vai kaut ko mīkstinu. Vienalga. Un paņemt sev kaut kādas tās 3, 4, 5 minūtes un apčubināties un kaut kur sevi kaut ko iemasēt, jauku un patīkam, vai samīļot, vai arī tas, ko dermatoloģi teica, varbūt tas ir tas brīdis, kad kopā ar ādas attīrīšanu nevis gaidīt to vēlo vakaru, bet uztaisīt sev tādu restartu. Ka es pirms atkal kaut ko lieku sev virsū, es attīros, atbrīvojos, un es to nekrāju līdz tam vēlajam vakaram. Tad vajadzētu būt, ka tas nervu strongs var izpalikt. Man radās tāda ideja tavam saturam Instagramā. Es arī sekoju tev Instagramā, man ļoti patīk. Un tad es vienkārši tā kā eucerinam, bezmaksas ieteikums, es varētu ieteikt, Kristīna var uztaisīt tādu reklāmu jums. Es noņemu no savas bailes, es noņemu no savas dusmas, jā. Es uzklāju mīlestību. Tāda, tikai vienkārši tāds labs ieteikums. Jā, varbūt eucerina dzirdēs. Kristīna Mīšo, paldies. Ja ir vēl kāds, kas vēlas uzdot jautājumu, dariet to. Šī varēja būt jūsu bezmaksas konsultācija, jūs to esat nokavējuši. Ar to es jūs visus apsveicu. Mīļš, paldies tev, Kristīna, par darbu, ko dari un par tavu pozitīvismu. Un, lai tev skaists šis laiks, kad mēs visi jau soli pa solim tuvojamies Ziemassvētkiem. Un noslēgumā man arī tev ir viens jautājums. Tā, tu smilģi man pieminēji. Tu visas intervijas dzirdēji. Kristīna, ko tu sevī mīli visvairāk? Laikam to tādu nebeidzamo pozitīvismu. Tādu, ka tas nebūs droši vien tāds, ka es neredzu realitāti, bet ja man ir jāizvēlās, kur vilciņu es baroju, es noteikti barošu to, kurš ticēs, kurš cerēs, kurš redzēs resursus, kurš sāks atkal to rītu ar kaut kādiem centieniem un mēģinās vilkt sev kādu līdzi, varbūt to, kurš tur ir paguris vai bišķiņu bubina vairāk. Droši to. Paldies tev liels. Paldies. Jūs arī varat pie sevis tagad padomāt, kuru vilciņu jūs sevī mīlat vairāk, vai kas ir tā īpašība, ko jūs sevī mīlat novērtēt visvairāk. Bet, ziniet, DJ meitenītē, DJ dāmā, Lindā Samsonovā, es novērtēju visvairāk viņas muzikālo gaumi, viņa ir ārkārtīgi skaists mūzikas, kā lai saka, iedvesmotājs, un cilvēkiem to nes, un to arī mēs šobrīd klausīsimies tālāk. Paldies!